Labdien, mani draugi! Un šis te ir jauns Jevgenija video par jūsu problēmām. Tātad beidzot man draugi teica, ka vajag filmēt video par problēmām. Tātad sākam. Povtrier Gaming nevajag spīkot no Funface TV. Ja tā ir tava problēma, tad es nezinu, ko darīt. Tā. Mikus Haikus uzdod jautājumu man. Man visu laiku liek sūtīt manas problēmas. Ko darīt? Nu, tu varētu vienkārši sūtīt problēmas un atcerēties, ko Jevgenijs ir teicis. Sūtiet, sūtiet un sūtiet vienkārši. Es ceru, ka tev deva atbildi šis te. Vladislavs Kodola. Man nav draugu, ko darīt? Nu, ja tev nav draugu, tad izmet datoru vai arī sāc spēlēt vairāk datoru. Tad tev parādīsies draugi varbūt. Mikus Haikus atkal. Mani atlaida no darba par apkopēju. Ko darīt? Es nezinu, ko darīt. Tu varētu iet strādāt citur par apkopēju. Tas ir tavs vienīgais darba prasmes. Dāvis prasa man. Tu piekakāji manu somu. Ko darīt? Es nezinu, tu varētu iet uz policiju, sūdzēties, bet tikai tad es tevi atrubītu. Jo tu nedrīkst iet uz policiju sūdzēties par Jevgeniju. Nu, visdrīzāk izmet ārā vai ieliec veļas mašīnā somu. Tātad, Kris 89 jautā. Manam telefonam saplīsa ekrāns. Ko darīt? Nu, tev saplīsa ekrāns, nu staigā ar saplīsušo ekrānu vai arī ej nomaini ekrānu vai arī sašķai telefonu, papras vecakim jaunu. Nu, tas viss. Emīls prasa. Štērns. Mans linkums iet uz skolu. Ko man darīt? Bez jautājumu zīmes. Kauns, Emīl, ka tu tā vari? Tas nezinu, tu varētu saslimt un tad neiet uz skolu, vai arī it kā aiziet uz skolu un tad atnākt mājās. Tas ir vienīgais tā. Pēc šī video ausis nedzird. Ko darīt? Ausis nedzird. Liela problēma. Aiziet pie ausu ārsta. Var atnāc pie Jevgeniju uz zobārstniecības praksi. Tagad tur tiek sniegt arī visa veida citi pakalpojumi, kā piemēram kastrēšana, aborts un vispārējais. Nāc pie Jevgenija, mēs tevi izārstēsim, Ernest. Dāvis atkal prasa. Emīls ar 40-gadīgu veci. Liela problēma, bet tā ir tava problēma. Es nejaukšos tava personīgajā dzīvē, tikai nedaudz. Tā, Medeina prasa. Kaķis pievēma manu vāju. Man tagad izvakties, tu vari izvakties un iet citur dzīvot. Piemēram, tu vari iet dzīvot pie kaimiņiem, vai arī vienkārši paņem VD40 un uzput uz grīdas visu. VD40 labo visu. Tā, Maksims Prohorovs prasa man. Nopirku dildo. Izrādījās pa lielu. Ko darīt? Es nezinu, ko darīt. Atnāc uz Jevgenija praksi. Tur licencēti ārsti, nelicenzēti ārsti arī ir. Pateiks, ko tev darīt. Es nezinu, ej uz citurieni, internetam prasi. Es nezinu, tiešām. Jā, tā, kapteinis Nils man prasa. Nevaru ielādēt krākoto versiju Power Dictor. Ko man darīt? Krākoto versiju, lādē nekrakoto, kas tev nauda žēl ir. Ja tev vajag krakotu, tu lādē krakotu. Ja tev nav krakotās, tad kračā, nezinu, prasi YouTube'am, kā to darīt, bet ja tev nelādēs, tad pēc jaunu to datoru vai kaut ko citu, tas noteikti palīdzēs jums. Un tātad šitas laikam arī viss. Un tātad man 4 laiki un 2 dislaiki. Un zini, kas vēl ir? Kas ir? Man ir 96 subscriberi, tas tā kā ir slikti.
Jā, tā kā jums ir, zin, kas jādara, jums ir jāpieiet pie saviem klases biedriem, darba kolēģiem un jāsaka, abonē Jevgeniju Roni, jo viņš taču pazīst šitos te Dude Perfect Latvija. Noteikti jāabonē viņu kanālu, pasaki viņiem, lai abonē manu kanālu. Tad, kas jums vēl noteikti ir jāizdara? Jāabonē Vladiks 77, ļoti labi vlogi, viss kārtībā. Ideāls kanāls. Nu, ne tik labs kā manējais, protams, bet labs. Jums ir jāabonē Kapteinis Nils, links nebūs aprakstā, un kas vēl jums ir jādara? Nu, tas laikam arī viss, kas jums ir jāizdara, tātad. Jums vēl ir jāabonē Latvian Legendary Trickshots. Tas jums noteikti ir jāizdara. Un paldies, ka noskatījos šo video. Tiekamies nākamajā video un neaizmirsti nospiest like un subscribe apakšā manam kanālam un visu pārējo kanāliem, jā. Un jā, tad jau tiekamies nākamajā video. Čau!